Kā jau no jaunās paudzes iepazinos ap laiku, kad iznāca Mackie G Tors, bet pats pirmais iespējas bija arī no videospēlēm. Forza Horizon 5, tur bija Hospitality radio. Jā, pamatskolā ejot, tieši laiku spēlēju, klausījos. Primāri, es teiktu, dziesmas ātrums. Es agrāk nodarbojos ar velosportu. Un tur ļoti labi sanāk drum and bass, dziesmas ātrums, kā sakrīt ar to, cik lielos apgriezienos tu brauc ar riteni. Otra lieta noteikti tas plašais skaņas spektrs, kas viņai ir, jo tev ir likvids, ko tu vari klausīties, nezinu, kamēr tu strādā, tev ir jump-ups, pie kur tu tur vari kratīties un lēkāt, un katrs var savu tādu vienkārši atrast. Kā jauns būdams, baigi ilgi neesmu, bet kas noteikti ir pamainījies, ir, ka, nezinu, pēdējo 2 gadu laikā tas viss ir palicis tāds ļoti performances akts savā veidā, kur arī, piemēram, tā pašā Amerikā festivālos sāk jau drum and bass spēlēt un tā, un tur sākās tie lielie šovi, kas, jā, agrāk nebija. Mēs esam tāda maza, bet cieša kopiena. Es arī pasākums pats rīkojot ar ārvalstu headlineriem bieži saņemam komplimentu par to, cik varbūt it kā maz pēc skaita mēs esam, bet cik esam tādi enerģiski. Vēl viena lieta, par ko bieži pasmaida mākslinieki, ir, kā latvieši pirms katra dropa kliedz, ej, milzīgi. Es nezinu, man tas jau ir galvā jau ietatuvēts, tā arī būtu lieta, ko, nezinu, gribētos kaut kad satatuvēts, attaisīt. Jā, dažkārt ir sajūta dienas laikā, es kādas pāris stundas nedzirdu mūziku, tad nejūtos kā es vairs. Lielākais, es teiktu, ir gan jau nakts kluba Poseidons atvēršana. Tur tiešām dzīvē kaut kā savas zvaigznes sakrita un radās iespēja kaut ko tādu realizēt. Ja nav pasākumiem, es teiktu, gadu atpakaļ, februārī Disrupti, kad biju atbraucis uz Latviju, es iesildīju viņu. Tas man ir bijis tāds trakākais pūlis, ko es kāds brīžās esmu piedzīvojis. Tas, kā visi ārdījās, dziedāja, man ir tik daudz ierakstīti video no tā, kā cilvēki dzied līdzi pat dziesmām, kuras, it kā pēc iepriekšējās pieredzes cilvēki beig nezin to meldiņu. Labākais quotes, ko es dzirdēju šim, ir no Charlie T. Viņa teica, ka mēs esam tādi outsideru kopiena, bet vienīgā prasība, lai tajā atrastos, ir šī mīlestība pret mūziku. Noteikti uz labo pusi, tev vairs nav ar, vinilu platēm jāspēlē kaut kas tāds, tu kā DJs var pievērsties daudz vairāk, dziesmu izvēlē vai arī kaut kādai performancei, tur sarežģītāks tos mīksus veidot. Sociālo puse ir 2 uzskati parasti šajā. Tiem, kas ir jau ļoti ilgi šajā scēnā un kas nāk no tāda undergrounda, tiem varbūt tā sociālā puse tik ļoti nepatīk, bet savā veidā tas bija, kā es pats iepazinu šo mūziku. Es uzskatu, ka tas ir pavērst tik daudz durvis šim žanram kā tādam. Es teiktu, no vienas puses, šajā headliner pasākumi, tagad viņi notiek relatīvi daudz. Labi, šogad ir tāda maza pauzīte, bet parasti cilvēki pirks biļeti tikai uz to headliner pa lielam un tādu kaut kādu lokālo scēnu vai kaut ko tādu mazliet ignorēs. Tieši no paša rīkotāja puses viena lieta, cilvēki biļetes pērk diezgan pēdējā brīdī. Tev kā rīkotājiem ir ļoti grūti, cik tev bārmeņus, kaut kādus darbiniekus vajag. Tev īsti nav kaut kādas rezerves, ko tu vari reklāmās. Mēs redzot, ka pieņemsim pie pašā Amerikā sāk spēlēt visu tie lielie headlineri, visu kaut kas tāds. Es neredzu veidu, kā tas izmirs vai ko. Mēs noteikti pēc skaita būsim lielāki nekā šobrīd. Tikai viens jautājums, ko grūti atbildot, ir, es nezinu, kādā virzienā šis žanrs aizies. Jo, tāpatās sāk parādīties visādi trendi. Ir tāda daļai sajūta, ka cilvēki dažkārt sako trendam līdzi, tāpēc, ka tas ir trends, nevis tāpēc, ka viņam pašam tā ir konkrēts subžanrs vai kaut kas cits.